Tā ka, visiem čau. Šis video būs daudz savādāks nekā es taisu parasti, jo mums ir problēmiņa. Un tā problēmiņa ietver šo lielo skaisto zirgu. Es pat nezinu, ar ko sākt. Principā šis video ir tāpēc tikai un vienīgi tāpēc, ka zem pēdējiem video jūs novērtējat to, ka es neslēpju lietas, un es stāstu, un es gribu saglabāt to godīgumu, kas starp mani, kā satura veidotāju, un jums, kā skatītājiem, ir. Zinu, ka par šādām lietām Latvijā parasti nerunā, jo es nezinu kāpēc, bet Latvijā zirdzniekiem ir tāds, jo mazāk citi par mūsu problēmām zinās, jo ir labāk. Bet es nedomāju, ka tā vajag. Es domāju, ka mums tomēr ir jārunā par problēmām, mums ir jāizglīto arī jaunā paudze, ko īsti nozīmē būt zirgu saimniekam un ko nozīmē, ka mums pieder šādi dzīvnieki. Jo ļoti daudzi, skatoties labos foršos video, domā, ka hei, tas ir tik vienkārši, mēs tur jāsim pa pļāvu un tā un šitā, bet nē. Un šodien es jums izstāstīšu, kas notiek ar šo zirgu, ar grifonu. Tad, nedaudz jūs jau redzējāt no pēdējā video. Viss sākās nevis pagājušajā nedēļā, bet aizpagājušajā nedēļā, kad viņš noģība, teiksim, viņš nenoģība, viņš aizmiga boksī. Tas īsti nav saistīts ar problēmu, bet ar to sākās manas aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā. Jā. Tad viņš noģība boksī, nenoģība, viņš aizmiga, un krītot, viņš iesta meitenei pa seju, un tas bija tā interesanti, tas bija tā, sketchy, bet, labi. Bet viss tā godīgi sākās nākamajā dienā, kad es taisīju to video. Es jums to nerādīju, jā, zinu, bet atnākot no rīta uz stalli, grifonam bija milzīgas nāsis. Varbūt, ja jūs paskatīsieties iepriekšējo video, jūs varēsiet arī redzēt dažus brīžus, kad viņš parāda, nav tā, ka viņam milzīgas nāsis ir visu laiku, bet, ik pa brīdim viņam tās nāsis pavaras lielas. Un viņš elpoja ar vēderu, kā parasti dara zirga ar elpošanas problēmām. Piemēram, Aleksa, viņai, kad ir sūdīgi, viņai arī nāsis ir liels, un viņa elpo ar vēderu. Un tas parāda to, ka tam zirgam ir elpošanas problēmas. Šim zirgam nekad nav bijušas elpošanas problēmas. Tā kā tas bija tā interesanti priekš manis, bet arī tajā dienā bija sutīgs, tāpēc, ka visu laiku mums līst, un uzdeva kaut kādus siltumiņus, līdz ar to ir sutīgs. Man arī visu laiku galva sāp šādās dienās, un es arī pati jūtos, esmu ļoti arī, teiksim tā, jūtīga uz šādām lietām. Līdz ar to es nebrīnījos, ka mans lielais skaistais zirgs arī ir jūtīgāks. Tas ir tā kā normāli. Bet es izlaidu viņu ārā, viņam viss bija kārtībā, ārā viņš arī normālāk sāk elpot, ievedu iekšā, arī bija tīri viss kārtībā, treniņi bija, viss labi, viss kārtībā. Tā bija piektdiena. Sestdien arī no rīta tas pats. Viņam nāsis ir lielas, viņš elpo ar vēderu, bet mēs izlaižam viņu ārā un viss pazūd, nav nekā. Sestdien viņš mums skrēja kordā tā kā viņš skrēja viss kārtībā, vienīgais otrajā virzienā viņš paklepoja. Jau aizdomīgi. Grifons mēdz paklepot, bet ne tā, kā zirga ar elpošanas problēmām, viņš paklepo, vienkārši, ka viņam putekļi saries nāsīs vai tāds klepus tas ir. Viņš izklepo 1-2 reizes un viss, viņš vairs neklepo. Viņš nav zirgs ar elpošanas problēmām. Arī, ja zirgs noklepojas jums 1 reizi, 2 reizes, tas ir pilnīgi normāli, par to nav jāizdomājas, ka tur ir kaut kas. Tā bija sestdiena. Sestdien kordā viņš klepoja, tā nevienreiz, bet tā labi viņš paklepoja. Bet arī nāsis nav lielas, elpoja viņš tīri Jau man ir aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā, bet viņš izskatās labi, viņam viss ir kārtībā, līdz ar to es tā baigi neņēmu.
Svētdien arī nāsis lielākas, bet svētdien nebija tik karsti, man liekas, svētdiena bija lietaina, līdz ar to viņam arī bija ok. Pirmdien, otrdien manis nebija stallī, bet Valdis teica, ka ir tīri labi, viņam nav nekas tāds anormāls. Labi. Un tad bija trešdiena. Trešdien es atbraucu uz stalli un ir vienkārši šausmas. Mans zirgs izskatās pēc mironīša. Elpo, viņam nāsis ir milzīgas, elpo ar vēderu, viņš viss ir tāds, tie, kas zina, kā viņu zirgi izskatās ikdienā, tie zina, kā viņam tam zirgam ir jābūt, un viņš nebija tāds, kā viņam vajadzēja būt. Ok, es izlaižu viņu ārā, nekas nemainās. Pilnīgi viņam joprojām ir slikti, viņam kaut kas nav kārtībā ar viņu. Bet tajā dienā laikam bija beigie dunduri. Es viņu ievedu atpakaļ. Principā, iepriekšējā video es teicu, ka es samainīju viņiem bokšus. Kā tik viņam parādījās tās lielās nāsas, viņš bija atpakaļ šajā boksī, jo šajā boksī ir loks. Šis boksis arī ir pie durvīm, tad daudz labāka ventilācija nekā Limeratas boksī. Bet Limeratas boksī mēs arī uztaisījām labāku ventilāciju, noņēmām tur augšu. Tā kā tur arī ir ok. Grifon pabīdēs nedaudz. Jā. Un tad es domāju, kas pa kam ir. Labi, paskatīsimies. Ir piemēram Aleksas gadījums, kad Aleksa ir sūdīga, viņai vajag treniņus. Jo pēc treniņiem viņai paliek daudz labāk, viņa izklepojas, izšņācas, un pēc treniņiem viņa elpo kā normāls zirgs, viņa dzer, ēd, kā čurā, viss viņai ir kārtībā, bet ļoti svarīgi ir, kad viņai ir slikti, viņai vajag to treniņu, lai viņai sāk funkcionēt elpošanas sistēma un viss. Bet, es domāju, ka varbūt Grifonam arī, varbūt viņš ir ierāvis kādu siena gabaliņu, vai kaut kāds puņķis neiet ārā, vai kas pakam. Labi, ok. Trešdien man atbrauc meitene uz treniņu, apsaglo Grifonu, ir ok. Iesoļojas un sāk rikšot. Un šis lielais, skaistais, milzīgais sporta zirgs, kas man lec, kas man iet sacensībās, kas mierīgi var izlaikt 2 maršrutus, kuram nekad dzīvē nav bijušas problēmas turēt slodzi vai vēl kaut kas, viņš nevarēja parikšot. Un viņš nevarēja parikšot tik ļoti, ka viņš parikšo 2 aplīši un viņam ir slikti. Un es nezināju, ko darīt. Jo šis lielais, skaistais zirgs man ir iemācījis visu, un pēkšņi viņš vienkārši nevar parikšot. Un es nezināju, ko darīt. Labi, tas ir skaidrs, ka treniņu mēs ar to arī beidzām. Treniņu ar to mēs arī beidzām. Meitenes man pavingroja tajā dienā uz Donnas treniņu. Viņām viss bija kārtībā. Grifonu mēs atstājām boksī. Kāpēc viņš nevarēja parikšot? Viņam arī galva bija uz zemes. Viņam it kā trūka gaiss. Bet pēc tam viņš tā kā nedaudz ierikšoja. Pasoļoja meiteni, nedaudz parikšoja, vēl vairāk. Bet, mēs baigi nemocījām. Ok, es paprasīju, pamēģinu palēkšot. Pamēģināju palēkšot, viņš sāka klepot, kas ir ļoti laba zīme, bet es skatījos, ka tas klepus nav tāds, ka viņš dabū kaut ko no sevis ārā. Līdz ar to mēs stopējām viss, nē. Ievada Grifonu boksī, nosagloja, traļi-vaļi. Kad meitenes aizbrauc prom, es skatos uz šo skaisto zirgu un saprotu, ka jāzvan vatam. Jāzvan vetārstam. Nevar šitā atstāt. Es nezinu, kas tas ir. Ja zinātu, kas tas ir, es palīdzētu viņam, bet es nezināju, kas tas ir. Un, mēs zvanījām vetārstam. Tas bija jau kaut kādi 8:30 vakarā. Un klasiski, protams, ka tev vajag vetārstu, neatbild. Cits vetārsts ir atvaļinājumā. Mans vetārsts bija atvaļinājumā. Citi vetārsti man neatbild. Zinoši cilvēki, kuriem var paprasīt kaut ko, man neatbild. Īsāk sakot, es nevaru nevienu dabūt rokā. Vienīgais, ko es varu dabūt rokā, ir mana draudzene, kuras puisis strādā Jelgavā, un vārds pa vārdam Madara krāmē viņu furgonā ved uz Jelgavas zirgu klīniku.
Sākumā ir jāpiezvan tā Jelgavai. Labi, es zinu, ka ir kaut kādi jau 9 vakarā, varbūt jau pēc 9. Tajā brīdī ir tas atbildīgais ārsts Jelgavā, nevis vairs kaut kāds sekretāra, kam tu vari piezvanīt un noskaidrot, kas pa kam, bet jau tev pa telefonu atbildēs ārsts. Nu, vetārsts. Ok, es piezvanu, nezinu, kurš vetārs man atbildē, bet ļoti forša gudra sieviete. Viņa uzreiz saka, izmēri viņam temperatūru. Jā, ok, es zināju, ka viņš ir karstāks, bet arī tā diena ir karsta, ir sutīgi, nu nav kaut kas. Nu, es izmēru viņam temperatūru, viņam ir 38,5, man liekas, viņam bija. Tā ir robežas temperatūra. Ja viņam būtu nedaudz vairāk, tā jau ir temperatūra. 38,5 ir uz robežas. Tā it kā ir zirga temperatūra, it kā nav zirga temperatūra. Jo zirgiem tā temperatūra nav tā kā cilvēkam 36,6, ne. Viņa tā nedaudz zirgiem svārstās. Ok, bet es viņai saku pa telefonu, ka es viņam nemēru temperatūru katru dienu, bet es viņu čamdu katru dienu. Un es varu pateikt, ka viņam ir temperatūra. Viņš nav tik karsts. Nav viņš ikdienā tik karsts. Ok, viņa saka, ka šobrīd jūs neko nevarat darīt, jo viņš jau nemirst, jā, viņam viss ir ok, bet, kaut kas nav ok. Un viņa saka, gaidat rītdienu. Viņa uzreiz pateica, samitrinat viņam sienu, uzliekat varbūt uz skaidu pakaišiem, ja ir tāda iespēja. Būtu labi viņu atstāt pa nakti ārā. Es saku, es nevaru viņu atstāt pa nakti ārā. Jūs jau zināt, kāds ir grifons, jūs atstāšu viņu pa nakti ārā. Viņš neēdīs, viņš stāvēs pie vārtiem, viņš psihos, viņš trakos, viņam būs... Un tas var izraisīt kolikas, jo tajā brīdī es nezinu, kas ar viņu ir. Es negribu viņu pakļaut stresam, jo tas var izraisīt kolikas. Labi. Jā. Un mēs visu to izdarām, un tā vetārs saka, gaidat rītdienu, nomērt temperatūru, un tad zvanat atkal. Pieņemšana, snāk zvanīt un pierakstīties var no 10. Ok, es kaut kādos 8 esmu stāvī, mēs izmēram viņam temperatūru 37,7. Nav temperatūras, respektīvi. Elpoja, viņš tāpat ar lielām nāsīm un ar vēderu, bet viņš bija tāds žirgtāks un tāds jau dzīvelīgāks. Ok, bet es sagaidu 10, zvanu Jelgavai. Tur šobrīd paceļ man sekretāre, un tā saka, jā, izklausās pēc astmas, pusē Latvijas zirgiem ir astma. Tas ir Latvija nav pateicīga zirgiem ar šo visu mitro sauso un šādiem laikapstākļiem. Tas nav labi sporta zirgiem, tā kā jā, ļoti daudziem zirgiem Latvijā ir elpošanas problēmas. Un viņa tā saka, ka izklausās pēc astmas, es jūs varu pierakstīt uz plauša, tā kā skatīties elpošanas orgānus viņam. Es saku, jā, rakstiet, un kad ir drīzākais, kad mēs varam, viņa saka, ir pirmdiena. Tā saruna notiek ceturtdien. Sanāk, man ir 4 dienas jāgaida līdz pirmdienai. Es viņai saku, ko es varu darīt, kamēr mēs gaidām to pirmdienu. Viņa saka, jums stālī ir inhalators. Mums nav inhalatora. Viņa saka, tad jūs neko īsti nevarat darīt. Ok. Krītu panikā. Domāju, kas pa kam, ko es varu izdarīt. Sazinos ar saviem draugiem no Pavo. Ļoti, ļoti forši cilvēki. Viņiem piegāda zirgu barībām un piedevām ir super ātra. Es viņiem rakstu, vai ir kaut kas, ko es varu viņam dot. Jo man vajag kaut kā viņam, lai viņš man, godīgi sakot, neatstiepj kājas līdz tai pirmdienai. Jā, viņi man iesaka piedevu, uzreiz izsūta. Ļoti forši. Man liekas, nākamajā dienā tā piedeva jau bija pie manis. Jā, Grifons saprot, ka es uztraucos par viņu, un viņš manī asistē, teiksim tā. Es viņam dodu, to, ko es zinu, ko es varu viņam dot, ir Īslandes ķērpja tēņas, Aleksas elpošanas piedeva, bet es nedrīkstu viņam dot nekādas zāles vai kaut ko tādu, jo mēs nezinām, kas viņam ir. Es varu izdarīt vēl tikai sliktāk, ja es tagad zvanu vēl visādiem vetārstiem un cenšos dabūt zāles. Es zinu gadījumus, kad zirgam iedot nepareizās zāles, un zirgs vienkārši 2 minūšu laikā aptuveni atstiepj kājas, tā kā ne. Jā. Un tad ar tām piedevām elpošanas mēs cīnāmies, un kaut kā baigi paveicās, ka piekdien liela lietus, viņam viss bija gandrīz kārtībā. Man liekas, viņam piekdiena bija ļoti viegli pārgāja.
Sestdien bija grūtāk, jo sestdien paliela lietus sestdien, un tad bija karsti. Līdz ar to viņam atkal bija grūtāk. Svētdien neliela lietus, bet bija karsti. Nu, ok, ir pirmdienas rīts, mums ir pieraksts uz 10:00 uz Jelgavu. Mēs izbraucam kaut kādos 5:00 no rīta. No rīta viņam arī bija lielāks nāsis, arī elpoja ar vēderu, bet viņš dzīvelīgs bija. Nebija tā, ka viņš bija kā trešdien, ka viņam viss bija slikti. Nē, viņš dzīvelīgs, viss ir tā kā ok. Nu jā, trešdien tā ir vakardiena, mēs vakar bijām Jelgavā. Pieņēma mūs ļoti forša vetārste. Es viņai izstāstīju, tā kā visu. Es pieminēju arī tās gulšanās, krišanas problēmas, ka viņš aizmiegs boksī, un tad viņš ļurkā, krīt. Un es pa to laiku biju pačatojis ar vairākiem cilvēkiem, zvanījusies arī ar vairākiem cilvēkiem, kas saprota elpošanas problēmās zirgiem tādā garā, un ļoti daudz apstiprināja, ka neizklausās pēc astmas. Neizklausās. Man arī Aleksai ir asma. Tas, kā Grifons uzvedās, kā viņš elpoja, pilnīgi savādāk nekā Aleksa. Nē. Es arī slēdzos, ka tā nav astma, bet, plaušas tāpat ir jāpārbauda, jāskatās, kas tur pa kam. Te vetārsies arī stāstu, ka ir krišanas problēmas, lielās nāsis, neturēšana slodzē, lai gan viņš visu laiku ir liels un spēcīgs zirgs. Protams, svars, ja, viņš vienmēr tievs. Nevienmēr, bet tagad šobrīd viņš ir tievs. Paldies Dievam, mums gadījās. Labi, es neteiktu paldies Dievam, bet vetārs, gudrs vetārs mums, tās mušas. Mums tika gudra sieviete, gudra vetārste, un viņa uzreiz pateica, viņš nav tievs. Viņš nav tievs, viņam tieva ir šī augšējā līnija, jā. Bet tā šeit viņam viss ir, viņš nav tievs. Un tā arī ir, jo viņš nav kaulains, viņam tikai tā augšējā līnija ir slikta. Tas varētu būt salēna deficīts arī, tāpēc paņēmām to salēnu, bet viņam pārbaudīja, šeit ir viņam caurums šobrīd, viņam laida tādu, es neesmu vetārsts, ja, es jums neizstāstīšu. Tīsāk sakot, laida tādu garu šļirci, kur galā bija ūdens, un skatījās, ielaida to ūdeni, un tad sūknēja ārā to ūdeni. Un, ja zirgam viss ir kārtībā, tam ūdenim ir jāiznāk ārā tikpat zidram, kā viņa viņu ielaida. Grifonam viņš iznāca strutains, tādi biezi strutu gabali. Tas jau ir tāds, ka nav labi. Nav labi. Grifonam arī ik pa brīdim pēc treniņiem viņam nāca ārā puņķi, bet viņi nāca balti, ļoti šķidri, un nav tā, ka viņam iznāk jūra ar viņiem, nē, tad nedaudz tikai. Bet tur bija dzelteni un biezi, ļoti biezi. Un tad viņam lika nasīs kameru un skatījās traheju, skatījās gaisa maisus, un gaisa maisi pilnīgi tīri, tur viss ir smuki. Trahejas galā ir pilns ar bieziem strutainiem izdalījumiem, kas tā kā varētu iziet kā puņķi, bet tie nav īsti puņķi. Un kas ir trakākais, ka ne tikai trahejas galā ir, bet aplipis ap trahejas sienām, tas nozīmē, ka viņi ir ļoti biezi. Jo, ja viņi būtu šķidri, viņi neapliptu, viņi kristu un viņi krātos apakšā, un tad arī vieglāk viņus ir izdalīt. Bet tā kā tie puņķi, strutainie izdalījumi bija aplipuši ap trahejas sienām, tad tas nav labi, tas ir slikti. Jā, un tad Grifonam noņem arī asins analīzes, lai paskatītos, kas tur pa kam. Un mums lika pagaidīt kaut kādu pusstundu, kamēr vetārste sarakstīs plānu, ko mums darīt un kas pa kam. Pēc plāna un visa, protams, viņam paņēma arī trahejas paraugus, ko ir aizsūtīts šobrīd uz ārzemēm izmeklēt, jo Latvijā neizmeklē tādus paraugus, bet paraugus izmeklēja, lai uzzinātu, vai tā ir bakteriālā, vai tā ir sēnīte, vai varbūt tur nekas, un tad tā reāli ir astma, bet pēc visas pieredzes vetārs teica, ka, tā ir, vienkāršiem vārdiem sakot, viņam ir plaušu karsonis. Tas nav vēl laboratoriski apstiprināts, bet
Nu, es saku, astma tā nav. Un, nu labi, varbūt tā ir kaut kāda infekcija, bet viss liecas uz plaušu karsoni. Kur viņš viņu ir dabūjis? Es nezinu, bet šobrīd šajos laika apstākļos arī nevajag daudz. Salījis, viņš atnāca uz stalli, viņam boksī ir neliels caurvējš, viņu sapūta. Pēc treniņa varbūt viņu sapūta, varbūt viņš aplokā paskrēja un tad augsts vējš viņu sapūta. Kas zina? Tā ir mistika, to es nekad arī neuzzināšu, kur viņš dabūja plaušu karsoni, bet īsāk sakot, viņam ir plaušu karsonis. Nu jā, un šodien principā ir pirmā ārstāšanas diena, mēs esam mājās, mēs uzreiz arī atbraucām. Šobrīd viņš ir jāsoļo 40 minūtes, viņš man ir uz antibiotikām šobrīd. Viņu var arī jāšus soļot, bet šodien soļoju viņu pie rokas. Jā, viņam ir jāēt viss kaut kas. Jā. Un, jā, mēs veseļojamies. Bet, nu, man ir žēl viņa, ļoti žēl, un visu laiku ir tagad tas, ko es izdarīju nepareizi. Kā, bet to es nekad neuzzināšu. Un, jā. Principā šādas lietas cilvēki nestāsta. Neviens jums neteiks, ka hei, man zirgam ir plaušu karsonis. Nu, principā nē. Es jums to stāstu, lai jūs zinātu. Arī tā vizīte Jelgavā un visas zāles nav lēts prieks. Tas ir dārgs prieks. Tas nav daži simti. Bet, jā, bet zinat, nu, kad ir zirga dzīvība un tu redzi, ka kaut kas galīgi nav labi, tad ir labāk aizbraukt uz Jelgavu un noskaidrot. Un šobrīd var redzēt, viņam nāsis ir maziņas, ja, elpo viņš ir plaušām, tā kā viss šobrīd ir labi. Un ir tikai pirmā ārstēšanas diena, tā kā es domāju, viņam ļoti palīdz tas, ko mēs viņam dodam. Nu, mēs varam aiziet parādīšu, ko es viņam šobrīd dodu un kā mēs ārstējamies. Tad, nu, šobrīd mēs viņu ārstējam ar šādām te antibiotikām. Viņas ir jāsver un tad jāliek barībā. Nu, beigās sanāks šī tik pilna glāzīte, un viņam 2 reizes dienā ir jādod šāda glāzīte. Nu, un tad vēl šāds te gēls. Viņš gan bija ļoti dārgs, bet, nu, vajadzīgs. Nu, un tad, protams, visu ar ūdeni un kārtīgi samaisa. Un tas viņam ir vienai ēdienreizei, un tad brokastīs dodas līdzīgs, bet nedaudz savādāks. Nu, lūk, Grifons ēd vakariņas, un tūlīt aiziesim viņam uztaisīt brokastis. Nu, lūk, viņa brokastis es aplēju ar 5 tabletēm ACC. Tās ir cilvēku zāles, bet zirgiem viņas arī var. Tikai ir jābūt uzmanīgam, jo pēc ACC zirgam ir kaut kas jādara. Jāiet ārā vai jāiet slodzē, kaut kas jādara, viņš nevar stāvēt boksī. Tāpēc ACC viņš man ēd tikai brokastīs. Un tās ACC tabletes es ielieku ūdenī, un tad es aplēju ar šo viņam brokastis. Nu, un tad atkal tas pats antibiotikas, 160 grami. Liekam iekšā ēdienā. Un tad šis gēls 4 pumpīši. Un tad to visu mēs aplējam ar izšķaidinātām ACC tabletēm. Un tad vēl ūdeni, lai viss uzbriest. Nu, viena lieta, ko es aizmirsu jums pieminēt, ir tas, ka viņa tās gulēšanas problēmas nav saistīts ar to, ka viņš ir slims. Tas ir tiešām tas, ko es teicu, ka viņš vienkārši neguļ guļus. Līdz ar to viņš guļ tad, kad viņš jūtas droši, un tas ir pie cilvēka. Tā mēs pastrādāsim, kad viņš izvesaļosies. Gan jau viņš atkal ceļos uz Limertas boksi, tāpēc, ka Limertas boksī viņš tiešām gulēja. Nu jā, un šī ārstēšana un viss tas, mēs vēl esam procesā. Tā kā viņš vēl nav mums vesels, bet būs. Viņam jau ir daudz labāk. Daudz labāk nekā bija. Jā, viņš tagad ēd vakariņas. Tā kā jā, nu kaut kā šādi. Kā jau es teicu, es jums to stāstu tikai tāpēc, ka es gribu, lai jūs zināt, kāda ir īstā dzīve ar zirgiem. Nu, un tomēr es neredzu jēgu baigi slēpt kaut ko. Tā kā jā, droši uzrakstiet komentārā,
vēlējumus Grifoniņam es jums nolasīšu. Nu jā, un paldies, ka esi šajā zirgu pasaulē, skaties, atbalsti mani. Un šobrīd jums ir jāatbalsta arī Grifons. Tā kā labi, atā!